Labdien! Ar jums par ģimenes konfliktoloģijas pamatiem runāju es, ārsts Ilma Karčevska, profesionāls psihiatris. Iepriekšējā reizē mēs izskatījām jautājumu par raksturu nesaskaņas likumiem. Nākošais fragments būs vīra un sievas loma konfliktos. Tur jums gan vīriem, gan sievām būtu uzmanīgi jāpaklausās. Vīriem. Ko es jums ieteiktu, lai mazāk konfliktu būtu ģimenē? Pa laikam atnesiet savai sievai ziedus. Padomājiet tagad, kad jūs pēdējo reizi esat atnesis savai sievai ziedus? Aplidojiet viņu. Parādiet nelielus uzmanības apliecinājumus, maigumu. Pateicieties sievai par pakalpojumiem, pat ja tie ir tādi nelieli pakalpojumi. Nekādā gadījumā nekritizējiet sievu citu cilvēku klātbūtnē. Atbrīvojiet reizēm, atvieglojiet reizēm viņas pienākumus, paslavējiet viņu. Iedaliet viņai naudu saimniecībai, lai viņa var ar to rīkoties pēc savām vēlmēm. Izlasiet tās grāmatas, ko lasa viņa, interesējieties par viņas dzīvi, palīdziet mājasaimniecībā. Pamēģiniet uzlabot viņai gara stāvokli, kad viņa ir aizkaitināta vai piekususi. Pasakiet kādu draudzīgu mīļu joku. Apskaujiet ap pleciem. Atcerieties, atturieties, tā viena no kļūdām ir. Atturieties no salīdzinājuma ar savu māti vai jūsu drauga sievu. Par ēdiena gatavošanu, saimniecības vešanu. Bieži vīri saka, mamma gatavoja tā, tu tur neproti gatavot un tā. Tāda salīdzinājuma, vai tur bijām pie drauga ciemos, drauga sieva tik garšīgas pusdienas sataisīja, kāpēc tu tādas nevari? Nekādā gadījumā nedrīkstat salīdzināt. Jums ir jāpaslavē, pat arī, kad kādreiz nav izdevies tas ēdiens tik garšīgs, kā jums viņš vēlētos. Tomēr paslavējiet sievu. Tas tikai uzlabos jūsu attiecības. Atļaujiet viņai pieņemt uzmanības pierādījumus arī no draugiem un paziņām. Neizrādiet greizsirdību. Kāpēc ir jāizrāda greizsirdība? Ja draugi un paziņas pievērš jūsu sievai uzmanību, tad viņi ir kaut ko vērta, vai ne? Pavadiet ar viņu vairāk kopā laika. Mājās, ārā. Gultā arī. Labi, tagad likumi sievām. Pielieciet pūles, lai draudzīgi izturētos ar vīramāti un radiniekiem. Aizmirstiet to teicienu vīramāte, vellamāte. Viņa jums ir vīramāte, un pret viņu arī attiecīgi jāizturās. Atturieties kritizēt vīra draugus. Ļaujiet viņam pilnīgu rīcības brīvību. Piekāpieties, lai izvairītos no strīdiem. Piemēram, jūsu uzskati nesaskan, bet jūs piekāpieties. Mīļā miera labad, kā saka. Pielieciet visas pūles, lai jūsu māja būtu pievilcīga, omulīga, lai vīram patīktu atgriezties mājās, jūsu kopīgās mājās. Ģerbieties pēc sava vīra gaumes. Tā, lai viņam patīk. Vīrišķīgi paciešat finansiālās grūtības, kas var rasties jebkurā ģimenē un laikam arī rodās. Nekritizējiet savu vīru par viņa kļūdām. Cenšaties izprast viņa intereses. Gatavojiet viņam ēdienus ar baudu. Dažādojiet ēdienus. Gatavojiet pārsteigumus.
viņš grib omleti, lai jūs pagatavosiet auzu pārslu putru. Nu, tas tā humora pēc. Dzīvojiet ar to, par ko interesēs jūsu vīrs. Sekojiet jaunumiem, jaunām vīra idejām. Nerādiet nepatiku, kad, jums nepatīk, kad jūsu vīrs ceļās, kad viņš iet gulēt. Neizrādiet par to nepatiku. Protams, ievērojot šos padomus, gan vīriem, gan sievām, konflikti ģimenes dzīvē vienalga būs. Taču tie kļūs, mazāk tādi asāki, un būs vieglāk risināmi. Tā. Paldies par uzmanību. Nākošajā reizē mēs runāsim par tematu, par cilvēku temperamentiem, jo, lai abi laulātie saprastos, ir jāzina par cilvēku temperamentiem. Paldies!